Sveicināti! Ir pagājusi nedēļa, un atkal kopā ar jums ziņas bērniem. Un kā parasti ziņu studijā Elīna Kopina un Gusts Ābele. Tagad īsumā par ziņu tematiem. Rīgas zoodārs gatavojas putnu dienām. Kas ir animācijas filmas un kā tās top? Izrāde, ko veido skatītāji. Gust, kā to liekas, vai pavasaris jau ir atnācis? Protams, Un kā tu to zini? jo Rīgas zoodārzā gatavojas putnu dienām. Uz turieni devās mūsu ziņu korespondentes Estera un Emīlija Tēbergas. Zoodārs pavasarī skan, čieps, dzied un pat klauz. Zēri priecājas par pavasari, kā nu kurš prot, bet vispār jau tie ļoti klusi, jo īsti sniegu ņagu sāksies tikai brīvdienās. Kā zoodārzā gaida pavasari? Tad, kad pāviem uzzied astes, tad pavasaris ir klāt. Un šodien jau mēs varam saulītē vērot kārtīgi astu pulku, kārtīgs pušķis ar pāvu astēm. Kāpēc pāviem astes zied? Jo ir sācies putnu kāzu laiks, un pāvu puisim jāiekaro pāvu meitenes sirsniņa. Kas ir putnu dienas? Putnu dienas zoodārzā notiek katru pavasari, un mēs, ko darām putnu dienās, klaudzinām skaļi āmurus, lai ar āmuru palīdzību izveidot jaunas mājiņas zīlītēm, strazdiem un šogad arī ļoti krāšņiem Latvijas putniem pupuķiem. Kam ir šis lielais būris? Šis lielais būris ir gada putnam 2014 pupuķim. Kāpēc tas būris ir tik liels? Tās pupuķim tas dzīvesveids, viņam patīk diezgan plaša ligzda, galu galā arī pats skaists un liels, un galu galā smuka būda vajadzīga. Ar ko pupuķis ir tik īpašs? Es domāju, ka pupuķis pirmkārt jau ar savu skaistumu, jo viņš tā kā mūsu papagailis. Liels, skaists cekuls, tāda pagara aste, pats arī krāšņs. Pilnīgi papagailis, vēl smukāks par kakadu. Kāpēc putniem vispār jātaisa būri? Tas ir tāpēc, ka viena daļa putnu ligzdo dobumos, un diemžēl ir tā, ka to dobumu kļūst arvien mazāk. Un tieši tāpēc zīlīšu, strazdu un arī šogad pupuķu būrus mēs 5. un 6. aprīlī, sestdien un svētdien, dienas vidū, gatavosim šeit zoodārzā, Dzeņa darbnīcā. Tie cilvēki, kur šodien nevarēs atbraukt līdz zooloģiskam dārzam, varēs paši savās mājās gatavot putniem būrīšus pareizi. Un to varēs izdarīt ļoti vienkārši, atverot mūsu mājas lapu, atrodot derīgos darbiņus. Šajā sadaļā atrodama instrukcija, kā pareizi izgatavot putnu būrīti zīlītēm un strazdiem, lai mums visiem veicās. Multenes. Tā parasti saucam animācijas filmas, kuras mēdzam skatīties televizorā, datorā vai kinoteātrī. Cik gan grūti ir uztaisīt animācijas filmu, un vai to varam izdarīt paši? Skatieties jau tulīt! Šobrīd mēs atrodamies Tehniskās jaunradas namā Annas 2, kur mēs aplūkosim, kā top multenes. Kādas animācijas filmiņas bērni šeit taisa? Tātad mēs tagad atrodamies Tehniskās jaunradas namā Annas 2 animācijas studijā, un mēs cenšamies taisīt filmas, veidot no dažādākajās tehnikās. Gan zīmējam, gan taisam aplikāciju. Tātad vispirms to zīmējam, rociņas kājiņas atsevišķi, lai var kustēties, un tad jau kustinam. Tad mēs taisam arī plastelīna filmiņas. Bērniem ļoti patīk veidot plastelīna tēliņas, sazīmēt fonus, un tad jau taisīt animācijas filmiņas. Tātad visdažādākās filmas mēs taisam. Par ko ir tava filma? Man filma ir par spoku un eņģeļpekmenu, kuri vienu dienu satikās un aizgāja paēst un viss.
Cik ilgi tu šo filmu taisīji? Nu, pagāja kāds laiks, kamēr es uzzīmēju visu to kadrējumu. Tad man bija jāuzzīmē foni. Un tad jau bija jāsmeklē skaņas un jāsāk taisīt datorā. Vai tev pašam patika savs iznākums? Nu, jā, bet ar nākamajām filmām, protams, centīšos jau, lai labāk sanāk. Ko tu tagad dari? Es taisu plastilīnu figūriņas. Ko tu pēc tam ar viņām darīsi? Tie būs tēli multfilmai. Un ko viņi darīs multfilmā? Tā kā tas papagailis izkritīs no līgstas, un tad viņš ieraudzīs vārdi ar vaboli, un sadraudzēsies, un vabole ar vārdi palīdzēs aiziet atpakaļ uz līgstu. Cik ilgi tu vēl to filmu taisīs? Nu, īsti nezinu, kādu mēnesi varētu vēl būt. Par ko ir taisīta tava filmiņa? Nu, manā filmā kaķis principā sapostā Ziemassvētkus saimniekam, tāpēc, ja viņš visu uz galda sagāž un apēd vēl tortēja pašu garšīgāko bumbiņu augšā. Kāpēc tu taisi vispār tādas multfilmas? Nu, tāpēc, jo man kādreiz te gāja klases biedri, un viņi teica, ka te ir interesanti. Un es pamēģināju atnākt uz šo pulciņu, un man iepatikās, un tā arī es tājas filmiņas, un man patīk citiem prieku radīt arī. Kas ir jāmāk, lai iztaisītu smuku animācijas filmu? Tātad viss vērtīgākais, kas var būt, ir radošs gars. Ja mēs esam radoši, optimistiski, atvērti un griboši uztaisīt, tad nemaz ļoti obligāti nav jāmāk zīmēt. Ja? Mēs varam vai nu palūkt kādu citu mākslinieku, kas uzzīmē kādu citu bērnu. Ja? Bērns tātad ir izdomājis sižetu, un kāds cits bērns ir sazīmējis tēlus, un kopā uztaisa ļoti skaistu filmiņu. Ja? Tātad galvenais ir būt gribošam. Ejot uz teātri, skatītāji parasti zina, par ko būs izrāde un ko redzēsim uz skatuves. Taču zīmējuma teātrī galvenie varoņi rodas izrādes laikā. Kā notiek šāda improvizācijas izrāde, noskaidrot devās mūsu korespondents Gustavs Pličs. Trešais zvans. Ko mēs šutā redzēsim? Mēs skatīsimies zīmējumu izrādi. Tā ir tāda teātra izrāde, kuras laikā notiek zīmēšana. No sākuma zīmēt puiku vai meiteni? Zīmējam no sākuma puiku. Vai puikam gari mati vai īsi? Puikiem vienmēr ir īsi mati. Un Jānis draudzējās ar ko? Meiteni vai, ja? Ko šitas teātris atceras no citiem? Nu, pa lielam it kā neatšķiras ne ar ko. Ir skatītāji, viņi atnāk uz teātri, sasēžās skatītāju vietās. Vienīgi uz skatuves nav aktieri, bet uz skatuves ir tāds ekrāns, uz kura ir redzams, kā zīmē. Katru reizi ir citi tēli. Jā, katru reizi ir citi tēli. Mēdz būt, ka daži tēli piedalās izrādē vairākas reizes. Piemēram, kaut kāda mašīna var piedalīties vairākas reizes, princese. Principā, katru reizi ir pilnīgi savādāk izrāde. Kaķis nolēma aiziet uz veikalu. Viņš iegāja veikalā, bet veikala vadītāji arī nepatika kaķis. Un viņa izdzina kaķi ārā, bet kaķis paslēpās un uzkāpa augšā uz plaukta. Kāds izdomāja tādu teātri? Šī ir
3. zīmējuma teātra izrāde. Un iepriekšējās izrādes ir iestudētas, un tad man likās, ka varētu mēģināt zīmēt tieši to, ko grib skatītāji. Un tāpēc. Vai tev pašam tas patīk? Nu, man ļoti patīk, jo katru reizi izrāde būs pilnīgi savādāka. Un tas ir ļoti interesanti, jo nekad nevar zināt, kāda būs nākamā izrāde. Līdz ar to es visu skatos pirmo reizi. Jā, patīk. Un viņi sāk boksēties, jā? Kurš uzvar? Tagad uzvar Ruksis. Vai tu ļoti kaiti savus skatītājus? Iepriekš bija tā, ka es braucu pie skatītājiem ciemos. Un tad es zvanīju un jautāju, kur grib mani redzēt, un tad es braucu pie viņiem ciemos. Tad viņi ļoti gaidīja mani. Tad tagad šeit Pārdaugavā, Mūksalas ielā 17 ir tējnīca, un te ir tējas teātris. Un tagad es gaidu skatītājus šeit. Viola, Aleksejs. Un nu kultūras ziņu afiša. 5. un 6. aprīlī no 12. Rīgas zoodārzā jau pieminētās putnu dienas. Bet iespēja pagatavot savu putnu būrīti būs ne tikai tiem, kas dosies uz Rīgas zoodārzu, bet arī tiem, kas dosies uz Kalnciemu kvartālu. Tiem, kurus interesē Dambretē, jādodas uz Tehnisko universitāti. Tur notiks sākumskolas sacensības Dambretē. Savukārt Ķīpsalas izstāžu hallē norisināsies izstāde Bērnu pasaule un kas te esta Ķīpsalā. Tur notiks daudz interesanti pasākumu bērniem un viņu vecākiem. Arī Rīgas cirks aicina jūs uz jauno izrādi 4. dimensija. Tur varat doties visas nedēļas garumā, tāpēc sekojiet līdzi afišai. Savukārt 8. aprīlī Rancānu kultūras namā notiks labdarības koncerts Palīdzēsim ķepaiņiem. Bet 9. aprīlī Salas pagastā ar izrādi 3 civētļi un Vilks Vilmārs viesosies Daugavpils teātris. Un 10. aprīlī Talšu tautas namā notiks koncertu uzvedums Muzikālā multeņu pasaule. Nu lūk, raidījums strauji tuvojas beigām. Bet pirms sakām čau, aicinām jūs nākošos raidījumus veidot kopā. Tāpēc pastāstiet, ko jūs gribētu redzēt mūsu raidījumā. Idejas sūtiet uz e-pastu ziņasbērniem@inbox.lv. Bet tiekamies pēc nedēļas. Atā! Jo!